Nu, čau visiem! 50. epizodē, 50. apaļā. Kā jau iepriekšējā epizodē solīju, te būs konkursiņš, bet to atstāsim video beigām. Ir pirmdiena, jau esmu sakrāvies, šorīt nekādas piegādes nebija, tādēļ, ka krāva mums ir uz Luksemburgu, man un Mārtiņam, mēs divi braucam uz vienu vietu. Un tur ir tā firmā, tā kā agri beidz darbu kaut kādos 1-2 pa dienu jau. Un ar Klaipēdas kuģi tur ir mazliet problemātiski paspēt. Principā nevar paspēt. Tāpēc mums ir pirmdienas Liepainieks, bet atkal tas pirmdienas Liepainieks baigi agri izpeld. Līdz vieniem jau ir jābūt ostā, tā kā ar piegādēm un vēl sakrauties kaut kur ir ļoti grūti uzspēt uz viņu. Tādēļ mums abiem piegādes nebija. No rīta pat taisno uz Vikus sakrauties un gāžam jaunā reisā. Izkraušana Luksemburgu, kur jākraujās, nezinu, visticamāk kaut kādos dienvidos Vācijā. Bet šonedēļ atkal ir brīva ceturtdiena. Tieši Vācijas dienvidos, tur laikam Beļģijā, Holandē, tur viss strādā, bet atkal Vācijas dienvidi nestrādā. Būs brīvs, pa braukšanas liegumu es īsti nezinu, bet katrā ziņā tur firmas tad nestrādās. Un jā, man nav nejausmas kāda, man ir plāni, nezinu, ko es darīšu, vai tajā brīvdienā es kaut ko strādāšu, vai vienkārši visu dienu atkal kaut ko bumbulēšos. Bet, jā, brauksim skatīties, kas tad mums tur sanāks šonedēļ. Es jau ļoti agri izbraucu no mājām, jau pirms 8 bija uzkraušanas vietā, degvielas salē, gribēju, protams, arī nomazgāties, pat cik tik foršs laiks laukā ir, bet man priekšā bija 2 mašīnas, un tad es sapratu to, ka tās nav iespējams. Pulkstens ir 11:30, esam jau ceļā uz Liepāju, tā kā pa laikiem viss sajies. Esmu jau ticis līdz grobiņai, man vajag piestāt šeit, pie viedas. Vispār jau es to izdarīju pagājušajā nedēļā, bet iztēlosimies, ka es to daru tagad, jo manai nākošai tūniņa detaļai, ko es gribu uztaisīt, ir vajadzīgas lampiņas, tāpēc man jāiet ir pēc konsultācijas. Nekur citur kā auto. Hello, priekšniek! Čau! Kā ir? Man vajag palīdzību. Ko tad? Sāksim ar to, ka tu parādīsi, kas tev jauns ir. Atbrauc rītā. Rītā būs pievedums? Šodien, pasties, mainās stendu vieta. Rītā būs jauns somu stends iekšā, kur vietiņa jau brīvi ir ar pieslēgtiem LED lukturiem, visādiem strobo gaismām, viss tam līdzīgi ar atpakaļ gaidas gaismām, viss šitā te varēs pieslēgt. Pēc tam būs darba gaismas stends, ko man taisa Lietuvā, un būs no poļiem jauns pozīcija gaismas stends, tā kā būs. Tā kā, ja jūs skatāties šo video, tad jau var braukt, jo viss jau būs izstādīts. Tas ir taču. Tā kā tā, ko tu gribi, saki? Tev ir šitāds kaut kur pataustāms? Aptaustāms? Man ir tikai 2 gabali tādi, jo šitie ir, es negribu melot vai no Hellas. Tas labi, ne? Heli jau labi. Jā, man viņš ir jāatrod. Nu jā, te ir 2. Es varu izvēlēties, kā es gribu, lai man skaties, tu vari uztaisīt šito, jā. Un tu vari uztaisīt šito. Nu, redz. Varbūt tās tu vari uztaisīt šitā? Jā. Redz, ko tu pats atklāji jaunumu. Klausies, kā man normāli stendā stāv, viss smuks daigi, viss kārtībā. Jā, bet sluhai. Labs. Tā tad man ir variants, es zināšu jau gudrai meitenei pateikt, ko es esmu atklājis, ka es atklāju to. Pateikšu, ka tu atklāji. Labs. Jā, es domāju, ka viņam būtu tīri. Šitas man derēs. Tas ir, kad apskatu var izviet? Jā, šitie strandinieki šodien arī aizgāja viens. Man bija 20 gabali, tagad man ir 7. Šitā labi štēli ir, nav liekas klapats. Tu vari uzlikt, jā? Liks. Jā. Man it kā nevajag, jo man stāv ledi tāpat salikt iekšā. Šito man vajadzētu pie piekabas aizmugurē. Bet skaties, pie piekabas ideāli, viņš man arī būtu kā parkošanās. Jā, bet es domāju, ka izpotēt vienā setā. Jā, vācietis ieraudzīt. Tur ir viss. Davai, Kaspar, milzīgs paldies tev. Esam uz sakarēm. Jū, davai, čau. Skatāmies, jū. Jau. Čau. Kārtējies paldies Kasparam. Mālē nākošai detaļai, ko es gribu taisīt, vajag šitā lampiņu. Kaspars man iedeva viņu vienkārši tagad pavelti, lai es varu samērīt, vai man tāda dara, piemērīt, un
Pēc tam man tāds vajadzēs 10, ja viss derēs. Tā kā jā, milzīgs paldies Kasparam. Un kā jau es esmu teicis, ja kaut ko tev vajag spīdīgi mašīnai, VK auto grobiņa aiz vietas benzīntanka. Nu ko, ir ieradies ostā. Iepriekšējā video man komentārā rakstīja, lai es parādot pilno uzbraukšanu uz Liepājas prāmi. Es jau gan esmu to rādījis kaut kad, bet nu labi, parādīšu. Kā tas notiek. Sen tas arī nav rādīts. Nostāšos kaut kur, tad jau jāiet pēc biļetes. Jāpaņem līdzi obligāti ir cemerka un pase. Jāiet uz ofisu. Tā ir, ka jāpaņem lapiņā, jāizpildi viss, kas ir prasīts. Un tad jādod pie lodziņu darbiniekiem. Darbinieki iedod biļetes. Pie lodziņu pieregistrējās, tad es sadod visus šitos te papīrīšus, šitas jāliek logā pie izbraukšanas Vācijā. Tad tur vēl ir ēšanas talons, pati biļete un vēl tur kaut kāds veikali, tur tas atlaižu čeks. Un kaut kādi papīrīši tur vēl ir, kas ir jāņem līdz uz kuģi tur un kaīts atslēga jau arī šeit jau tagad sāk dot recepcijā. Tā kā tā, nu viss jāsēž jāgaida, kad sāks braukt augšā uz kuģi. Tad ir vēl viena lieta. Voilā! Kaste un Mišeliņi ir klāt. Gan jau kāds, kas man seko Instagramā, Facebookā jau redzēja un TikTokā. Bet jā, kaste ir pielikta un arī spīd. Viņā tagad arī spīd, bet nu ārā ir tik gaišs, ka baigi nevar redzēt. Bet nu, kad satumsīs kaut kad, tad jau parādīšu, kā izskatās. Kaut stundiņu pasēdēju ostā, kuģi darbinieki jau sauc virsū uz kuģi. Tad iebrauc iekšā un stājies kaut kur tev liek. Es parasti stājos te it kā braukt uz leju, bet nu tad jau kuģi darbinieks pasaka, kur tev jābrauc ir vai augšā vai lejā. Nu man labāk patīk lejā, tāpēc ka augšā braucot ir slīpums. Tad tur jāvaktē tie piekabs buferi ir, bet nu, ja liek braukt augšā, tad brauc arī augšā. Redzēsim, kur man liks tagad braukt. Autovedējs brauc irsuņu un piekab baigi zemā. Jāatstīsies. Autovedēji baigi bieži taisties piekabs. Attūrās. Čau rādi jau, ka neies viņam virsū var. Attūrās riktīgi viņam. Braukt nost. Nu, ir mana kārta braukt iekšā. Tas, ko darbinieks saka, kurš no tāpat lejā stāv. Principā var atsvērt ciet un vienkārši klausīties viņa komandas. Viņam man ir jāiestūrē iekšā kuģī. Viss ir noparkots, varam iet augšā. Vajag labi, palika arī pirmajā stāvā. Tam vēl pilnīgi brīvi var izkāpt. Labs. Te arī blakām nevienu vairāk nedzīs, jo te nemaz nevar iebraukt. Ka rīt arī varēs brīvi tikt iekšā mašīnā. Mārtiņš arī rekustumjās jau iekšā. Īstarbīna mašīnīt. Jums bagažnieks tikpat liels, cik mašīna gandrīz. Nu ko, ir nākošā diena. Esmu Vācijā jau. Pulkstens tagad jau ir 6 vakarā. Pielika karsts kā. Vieta montāžai. Pulkstens jau ir 6 vakarā. Es jau esmu nobraucis
kaut kādas 4 stundas, jau pauzīt uztaisīja. Tu jābrauc tālāk. Jā, šitais agrais kuģis jau iepeld jau Liepājā, bet Vācijā jau 1 pa dienu. Tad, jā, jau pa dienu var braukt. Vienīgais tas, ka bišķi pa dienu sastrēgumi vairāki, bet šoreiz nebija tik traki. Kā jau parasti biju veikalā. Nobraucu visu to atlikušo laiku, kas no veikala bija kaut kādas 4 stundas ar kaut kādām minūtēm nobraucu. Es neku tur parkingā apstājies. Pauzīti taisu. Un līdz parkingam, kuram es šovakar braukšu, vēl ir palikuši 270 km. Līdz 3 stundas kapēkām būs jānobrauc. Un tad no turienes man paliks līdz izkraušanai kaut kādas 100 km, ja nemaldos. Nē, es vēl precīzi uzlīdzis, bet pēdējais, ka braucu, man kaut kas tam līdzīgs bija. Tā kā jā, vēl kaut kāds 3,5 stundiņas jāpabrauc un būšu parkingā. Esmu atbraucis līdz Beļģijai. Līdz izkraušanai man palikuši vēl 100 km. Precīzi 100. Uz to parkingu jau mēs te regulāri braucam, tad, kad ir šitais te gals, te vienmēr vieta ir. Un, jā, taisīšu te 9 stundu pauzīt. Un tad no rīt braukšu tālāk. Pat tās ir burgeru bode. Gribēju paņemt vakariņas. Bet tur tikai var ar naudu maksāt, bet man ir tikai karte. Skaidra nauda man nav šoreiz. Neko, tepat blakus stadions ir futens noteikti. Jāiet bišķi paskatīties. Pirmo reizi tajā parkingā tik ātri apstājos. Parasti jau tiem kurģiem, kuriem mēs peldam, tie iepeld vēlāk, un tad tu par ātri apstājos, bet jā, futens noteikti. Mums var pastīties, nav mašīnā jāsēž. Vakar kuģis galīgi mierīgs. Uzkāp uz kuģi, paēd pusdienas un uzreiz arī uztaisīt diendus. Aizmīgu, tad piecēlos, paēdu vakariņas, pastījās televizoru un tad jau gāju gulēt pavisam. Tad šorīt brokasts, duša un tad jau bija jāsāk braukt pa dienu. Nav galīgi tumšs vēl, bet tā apmēram tā kasta izskatās. Mišliņu vieriņiem prasās mazliet spilgtāks lampas iekšā, jo tad, kad ir tāds gaišāks, tad viņas vispār praktiski neredz, ka viņi deg. Bet to jau skatīsies. Doma ir likt oranžās lampiņas iekšā un kastu var kontrolēt ar telefonu, kur griez kādu krāsu grib. Viss augšā mainās, var salikt kāds pats grib krāsiņas, te vēl visādas opcijas ir, ka var tikai viņš te midžinās un viss kaut kas tur notiek ar to kastu, bet jā, man tās midžināšanas nevajag, man vajag, lai viņš vienkārši deg. Ja ieliks oranžās lampiņas, tad liks arī oranžā kasta, lai deg. Bet, tas būs tad, kad viss pārējais oranžs degs. Tā kaut kā. Labi, visi jāiet gulēt, rīt diezgan agri jāceļās, kaut kur pirms 7 jau jāsāk ir braukt. Labrīt! Braucam iekšā Luksemburgā. Laikapstākļi nepavisam tādi, kādas es gaidīju, un pie kādiem gribētu krauties ārā. Ceļš līdz tā izkraušanas vietai vispār tāds diezgan interesants, ir kalnains, līkumains, šaurs.
Tad es šoreiz gribēju mazliet savādāk piebraukt, mazliet vieglāk. Vakar kartē izpētīju visu, kas ko kā, bet šodien braucot skatījos, ka tur ir smagajiem zīmes, ka tā nemaz nevar braukt. Kaut gan smagā navigācija man tā vilka. Bet, tad neko, tad nebrauc tā kā pagājušā reizē. Un tuvāk izkraušanas vietai, tur tas ceļš tāds interesantāks paliek, šaurs, līkumi, pilsēta. Vienā vietā vispār tur bija pēdējo reizi remonts. Tilts šaura saiet vienā joslā, tur uz milimetriem iet garām, bet izbraukt var tad jau viss kārtībā. Vēl palikuši 33 kilometri, un tad būsim galā. Man baigā aizdomīgi, ka šitas arī brauc uz turieni, viņš jau man kaut kādu labu laikam pa priekšu brauc. Luksemburgā tāpat kā Nīderlandē arī jāpērk ir viņete, tieši tajā pašā mājaslapā. Tieši tāpatās identiski. Vienkārši nopērk un brauc. Te līdz izkraušanas vietai, braucot pa Luksemburgu bāns, vispār nesanāk. Viņš jau kaut kādu brīdi jau Beļģijā jau pārgāja uz kaut kādu tādu mazo celiņu, bet braucot caur Luksemburgu līdz izkraušanas vietai vispār bāns nav. Tad vai nu štādas te pilsētiņas, vai nu kaut kāda līkumaini meža ceļi. Reku šitādi ir tie ceļi ārpus pilsētām. Līku loči, uz augšu, uz leju kalns te iet, un ja, te nevar, baigā ātri te nevar pabraukt. Palikuši 7 kilometri, un vēl ir tā pati pilsēta priekšā, kur es teicu, kur tas šaurais tiltiņš ir. Tikko man bija zīme, ka te nevar braukt mašīnas virs 7,5 tonnām. Es te neatceros, vai pagājušais tāpatās bija. Vai tagad kaut kas jauns un pamainījies. Es tikai baidos par to, lai tu tilti neuztais šaurāk tā, lai tur viņam var tik pāri. Viņam tā lēnām tuvojās, reku Luksapūras zīme, reku ir kaut kāds šauruma zīme arī vēl ir reitinos. 2,5. Tad jau viss kārtībā. 2,5 sajies, vienīgi 7,5 tonu zīme. Es nezinu, es tevi nevaru izdarīt. Nesanāca man nofilmēt visu šīt nav uztraukumu, te visu to pasākumu, bet jā, te viņi pārtaisījuši, te ir uztaisīts tā kā blakus tāds pagaidu tiltiņš. Un no bleķi bija mazliet tāds uztraukums, bija braukt pār, tur bija ritīgi šauras, es nezinu, smagajām no malām tur tāds gabals. Praktiski gandrīz tik plats, cik smagais. Es vēl apstājos darbiniekam pārjautāju, vai es tiešām drīkst braukt pāri, viņš vēl noraustīja plecas, bet man tā viņa atbildi baigi nepārliecināja, bet, šo variantu nebija. Bet ir pāri, viss kārtībā, nekur ielūzes nav. Tūlīt jau būšu klāt 4 kilometri vēl te pa tādu pilsētu jāpabrauc, un tad jau būs viss kārtībā. Brauc! Bet šitie ir tie momenti, kas ir visgrūtāk nofilmējami, kur tev ir īsā laikā jāpieņem lēmums tāds un jāizdomā, vai tu to vari darīt vai nē. Nezinu, laikam te būs jāsalādē GoPro, vienkārši jāpiestiprina viņi pie panela un šitādos variantos vienkārši GoPro jāieslēdz, lai vismaz kaut ko redz, jo izvilkt kameru ar roku, nofilmēt vēl, braukt pār tādam šaurumam, var samisēties kaut kas un kaut ko aizķert. Vai kaut kāds ziepes sataisīts, tā kā jā. Bet šitas bija ļoti šaurs tiltiņš. Sākumā man jau visvairāk sabaidīja tas, ka viņš tas pagaidu tilts bija uztaisīts un blakus no bleķi kaut kāds un tā kā zīme 7,5 tonnas. Tad ir tāds, ja tu vēl es Facebookā saskaties tāds bildīts, kur te kolēģis iebrūka kaut kur, tad pašam to taču negribās izbaudīt. Esam klāt. 2 stundas gan izbrauc. Ja tāds goda aplīts jāuzmet. Pat neviens iekšā nav, kas baigi labi. Es domāju, ka uzreiz arī varēs krauties ārā. Tā jāapgriežās ir, ka smuku var iebraukt. Tā izkraušana tāda šaura sēta, te tā piebrauc vienā malā, izkrauj vienu pusi, pēc tam pārbrauc uz otru malu, un tad viņš izkrauj otru pusi. Tā kaut kā. Jāiet pieteikties. Viss jau, ko varam braukt iekšā.
te sākumā gar šito pusi nostāties. Izkraus labo pusi un tad jāpārbrauc. Var izkraut otru pusi. Noč, tā jāpārbrauc otrā pusē. Tā firma sāk 8 strādāt, tagad ir bez 10:09. Un viņiem jau ir 25 minūšu pusdienas laiks. Un vēl viņi beidz kaut kādos 1 pa dienu strādāt. Normāls darblaiks. Nu, viss ir tukšs, jau noziņoja loģistikai. Esmu izkrāvies, teicu, ka tūlīt man sūtīs kaut kāds plāns, jāpabrauc ārā, jo sabraukuši arī citas mašīnas te krauties. Jā, Mārtiņš vēl nav, Mārtiņš man kaut kādu gabaliņu aiz muguras bija. Tad mēs, kad ierados, opā, ārā netiek. Toreiz šitie vārti bija vaļā. Jā, es droši vien pirmā mašīna šodien, tāpēc te vēl nekas nav attaisīts, tieši pats to visu attaisīšu. Nē, tie te bija uz automātiku, paši attaisījās. Jā, Mārtiņam arī drīz jābūt ir. Bet baigi stulbi, ka tikko piebrauc 2 mašīnas, kas viņam sanāk, ka būs priekšā. Ar sēti mazu izkrauties var tikai viens. Reku Mārtiņš arī ieradies ir. Jā, nu ko man adrese ir atsūtīta. Vācija. Jāmauc. Nu, kaut ko jāsēta vai kaut kāds kravas? Jāmauc cauri visai Luksemburgai. Jā, man tikko atsūtīja. Jābrauc cauri visai Luksemburgai Vācijā kaut kāds 4 palets. Pastāst tik jauki, jā, tu taču prom, es tūlīt būšu klāt, izkrausies un reiz dot virsākam. Jā, tikai tur man liekas kaut kāds viens džeksinus tevīm iebrauc, viens reps, bet reps, es domāju, ka tas krausies virsū, tas tev tur nevajadzētu traucēt, bet tas viena fūra vēl iebrauc. Ak, tas šaista. Nu, labi, neko darīt, jā, bet tur tā zīme bija, turien izbrauc viss normāli. Tur jau ir tā zīme 7,5 stundas, ka tur nevar braukt. Tu brauc tā, kā es tev sūtīju pa to ceļu, tur bija tā zīme, ja? Tieši pirms tās pagrieziena pa 309 bija toņa zīme 7,5 stundas. Es nezinu, kā tad vispār var normāli atbraukt, ne bez zem zīmes, nepabraucot te no visām pusēm tā zīme ir. Jā, nu davai, Mārtiņ, nu lai veicās, lai ripo. No 3 sastāv līdz kada valkam nav tālu. Kāds par bazāru šeit atbildēs, tu mani labāk turi pie vārdu. Kāram acis kļuva netīras zils, jo pietika drosmes mācīt citiem, ko es drīkstu un ko nedrīkstu vilkt. Ja vārda magazīna pilna tā kā tu piestrādās par lodas gala mērķi, Es krāju graudus, ar kuriem piebaroju liels sāmas, uz lielu lomu un ķeru tiešā dienas zagas. Laikam būšu ieradies, te es neesmu bijis. Tas liela teritorija. Laižam iekšā, dāmīte. Apsardze dāmīte teica, ka man te kaut kur jāapstājās ir. Jānoliek auto un jāiet kaut kur tur pieteikties. Kraušanu. Nepaskaidroju, kāpēc, bet man esot pusstundu jāuzgaida mašīnā un tad jāiet vēl vienreiz uz office pieteikties. Viņam kaut kas tur vēl nav gatavs, vai kaut kāda kraušanas laika šeit ir. Ko pusstundiņu pagājusi, bija atkal aizgājis. Ķēļas redzēs, rekomendot šās te trešās rāmas jātās. Un tāpēc jau man lika pagaidīt pusstundu, arī ko man rāmpi ir aizņemta.
jābrauc klāt. Jāsagaida, kamēr šis te sakabināsies, tāpēc, ka šķība nokabinājies un tad tā mašīna stāv priekšā. Kamerā varbūt tā neizstās. Man jautāja, kāda atšķirība ir strādājot ar tādu mašīnu kā man vai tādu kā šitais dalītais, jo man teica, uz šitādu brauc. Nu, braukt ir vieglāk un mīkstāk, piekaba arī vairāk pa pēdām nāk līdzā, bet, nu, čakars jau šajā mirklī. Kad tev ir jākrauj kaut kas iekšā mašīnā, nevis piekabē, un ir tikai rampas, tad tev ir jāatrod vieta, kur nokabināties. Labi, šī tādā lielā teritorijā vēl nav problēmas, tu var kaut kur viņu nomest, bet, nu, ir jau tādas firmiņas, kas ir galīgi maziņas, tad tev tur kaut kur vai no uz ielas jāatrod vieta, vai kaut kur jābrauc, kur ir vieta, nu, tāds tas čakars ir. Bet, jā, nu, ja man jāizvēlās, tad es, protams, labāk ar puspiekabu brauc tādu, kā man ir, jo man arī vizuāli labāk patīk, kā izskatās. Bet, nu, braukšanas ziņā esot ar šito patīkamāk. Mīkstāks un griežās vieglāk laikam, es sapratu arī. Es bišķī tikai esmu ar šitādu pabraucis, daudz nav sanācis, bet, jā, man puspiekabs labāk patīk. Un ir klāt pie rampas. Jāgaida, kad iekrauj. Prasīja darbinieci, vai drīkst iet iekšā, viņi teica, ka, nu, parasti neviens neies iekšā. Nezinu, ko kraus, jāgaida vienkārši. Tā, nu, kaut kādu laicinu pa pie rampas pasēdēju. Tā, kā kraut un ir sakrauts. Ļoti skaisti ir sakrauts. Tā kā arī bija rakstīts. Tur arī bija rakstīts, kā paliec jāliek vienotrai virsū. 3 polešu vietas, 1,20 m tā izņem. Viss tā kā vajag. Jāiet pakaļ papīriem un jāmauc tālāk. Nākošo firmu es zinu, kur esmu bijis. Mašīnas rezerves daļas tur krauj. Ja ievadīja navigācijā, nav tālu 28 km, tad jā, to šodien nevarētu paņemt. Nākošās 2 firmas vispār esot uz vienas ielas, turpat pretī viena otrai, tik man jāizbrauc tagad ir, jābrauc ir uz to, uz ko es tagad taisos braukt, jāiet pajautāt, vai tur viss ir gatavs. Ja ir gatavs, tad krājam iekšā. Ja man tur liek gaidīt, tad es aiziešu uz otru firmu, pajautāšu, varbūt tur ir gatavs. Un katrā ziņā kraušu to firmu, kura būs gatava pirmā, lai ietaupītu laiciņu. Tā kā sanāk, ka man tās abas 2 firmas aizēt šodien savākt. Reklēs jau atbraucis uz nākošo vietu. Piebraucot pie šlagbaumes un nepaspēju nofilmēt, bija jāpieiet pie apsarga. Jāizpild tur papīra, vārds, uzvārds, firma, reference, un tad jāiet reku būs uz office. Iebraukšu iekšā, te pat reku apstāšos. Un tād aiziešu līdz officeam. Un vajag labi, uzreiz arī te kraut, vienīgi te daudz mašīnas diezvini. Bet nu labi. Neuzprasīs, nezinās. Man 3 mašīnas ir priekšā, tāpēc es provēšu aizbraukt uz to firmu. Tas tepat blakā, man tikai jāatrod, kur tā īsti ir. Bet reku tikko biju tajā ofisā un te kaut kāds pāris video apakaļ bija tēma par valodām. Nu, tad tikko pierādījās, ka čaļi arī bez valodas šito darbu dara, jo viņš vispār neko nesaprāt. Viņam tas vācietis stāsta vāciski, viņš vispār neko, viņš tikai pa krievisku viņam. Viņš viņam stāsta angliski, viņš arī vispār neko, viņš tikai savu valodu maļu, un nu, tad es tur 2 vārdus pa krievisku kaut ko saprotu, tad es tur tulkoju viņam un beigās kaut kā tikām skaidrībā. Tam džekam vienkārši vajadzēja pārkraut palets, jo tie krāvēji esot iekrāvuši tā, kā viņam nevajadzēja, un tad jā, viņš prasīja viņam, lai pārkrauj savādāk, viņam kaut kas tur nav pareizi. Tā kaut kā labi jāmēģina atrast tā mana firma, kur viņa ir. Jābrauc tā sakraut, un tad braukšu atpakaļ te, jo šitā te firma ilgi strādā. Nav nekur tālu jābrauc, nekur tālu lielā baltā ēka. Mēģināsim to vispirms sakraut. Te izskatās, ka varētu būt bišķi ātrāk, jo te tikai viena mašīna kraujās. Vai tā jau ir sakrāvusies, pat izskatās. Jāiziet uz office pajautāt. Kas te ir? Ādo manas paletes. Nu, reku feini. Jābrauc pie 6. rampas. Patās ir mans automobīls, kur tur ir 6. rampa. Pārast atbraucot uz dienvidiem, te ir diezgan daudz darba. Arī šoreiz cerēju, ka būs diezgan,
maksimāli daudz iekraušanas, bet par cik rītā ir tie svēki, tad, vācieši bieži dara tā, kad viņi ņem nevis tikai vienu dienu brīvu, bet tad arī automātiski piekdienu brīvu. Un, jā, daudzām firmām rītā un parīti brīvs, tā kā šoreiz galvenais nav iekraut daudz iekraušanas, bet šoreiz galvenais ir sakrauties pilnam, lai var braukt mājās. Jo nākošā ir brīvā nedēļa, varēs atpūsties. Darbinieks arī teica, ka jāsēž mašīnā, jāgaida, kad sakraus. Situācija diezgan bieži ir, bet arī nekas īpašs nav. Es saprotu, ka tur būs sporta preces kaut kāds uz paletēm vienkārši. Un viss. Tās sakraus. Es, protams, parādīšu, kā tur izstās, un tad atkal brauksim pāri pie ielas, sakrausim to. Tālāk vēl es nezinu, kas jādara. Tad, kamēr krauj, var uzēst Barbie zupu. Man meita tā viņa iesaukusī, tad mēs tagad arī mājās saucam augsto zupu pa Barbie zupu. Kas var būt labāk šitajā siltajā laikā pa Barbie zupu. Sāk jau kraut, jau sakustējās mašīna. Tad, kad es nefilmēju video, tad es visu laiku man pat aicinu iekšā, lai es eju palīdzēt krauties. Nē, bet, stāvu klāt pie kraušanas. Tad, kad filmēju video, tad visu laiku jāsēž mašīnā. Ir sakrauts normāli kaudzīta papīriem. Un, jāpabrauc no Rāmas, jāiet pastīties, ko tur labi iekrauj. 18 paletes. Kādām kartonu kastēm, neredz īsti, kas tur iekšā ir, bet, man tas arī baigi neinteresē. Katrā ziņā kaut kas saistīts ar sporta lietām. Tā, viss, laižam atpakaļ. To firmu. Varētu jau pa durus netaisīt ciet, tik tuvu jābrauc. Labāk aiztaisīs. Labāk aiztaisīsim. Šitās te būdiņas jau pirmīt bija. Man nemaz tagad pie viņā jāiet, tad visu vienreiz to lapu aizpildīja. Tad kaut kā vajadzētu apstāties. Man teica, ka man pie šitam rampām būs jākraujās. Tad kaut kur arī jāapstājās. Jāiziet atkal pateikt, ka es esmu ieradies. Tad jau man te nodos instrukcijas, kas man te jādarīja. Cik ilgi jāgaida un kur man pēc tam jābrauc. Būšu ļoti pareizi izdarījis, ka es aizbraucu tur sakrauties vispirms, jo tagad man tikai viena mašīna priekšā ir tas zilais Mercedes. Tas brauc nost un tad es braucu pie Rāmkas. Tā kā ietaupīju diezgan daudz laiku un es vairāk darīju to tāpēc, ka es īsti nezināju, līdz cikiem tā firma strādā, kur es to tās sporta palets iekrāvu. Jā, tagad vēl labāk sanāca. Tas pabrauks malā. Es braukšu klāt un es jau esmu paspējis iekraut arī to firmu. Tā es durus vaļā jāgaida, ka viņš brauks nost un tad es varēšu braukt klāt. Super! Normāli pasēdēja pie Rāmas 2,5 stundas. Viena mašīna krāvās, viņa jau sanāk krāvās vairāk nekā 2,5, jo es jau atbraucu, viņa jau bija pie Rāmas, bet es parkingā 2,5 stundas nosēdēju un tagad viņi brauc malā. Papīrs piepibē. Halo! Cerēs, ka man tas 6 paletes ātri iekraus. Man gan tas pasākums notiks daudz ātrāk. 3 palešu vietas, kopā 6 paletes. Ideāli, viss tā kā vajag. Maucam pēc papīriem un braucam uz nākošo vietu, kas ir 170 km. Un tieši tajā nobraucienā, kur ir firma, tur ir arī autohofs ir, un es ļoti ceru, ka man līdz turienē saies ar laikiem. Tad es arī varēšu tur rītā to brīvdienu pavadīt. Protams, ja tur būs vietēja autohofā. Viens labums vismaz ir, no šitās ilgās gaidīšanas vismaz viss bāņas zaļi. Skatoties pa laikiem, vajadzētu paspēt aizbraukt. 158 km un 2,5 stundas vēl var braukt. Jāsaiet.
11 kā debils Emils un redzu, kā semīs danās pakaļ. Tur visiem ar plēzi ir motherfuckers hitalik. Var jau tomēr provēt nemīs pāri niks, kad skaļi kliedz. Tas fotoradars semīr. Ganža strādā tad, kad kādam laiks ir atpūsties. Alu strādā tad, kad laiks ir kādam kaut ko pierādīt. Vietu ierādīt var tikai kārtībnieks vai ienaidnieks. Riebumi mācīt var tikai ierodoties darbā rīt. Manas solas ir viss, kas man ir. Prāts man saka, nevar veikt klausu, ko saka priekšā sirds. Sajūtu šodien veiksmīgs devos uz Fēniksu, kā svešinieks, bet izgriez aparātā filigrāni S36. Tik ideāli vienkārši sanāca vietas, te vēl ir daudz. Un, jā, re, tu ir mana firma. Aiz tā te benzīntanka tā lielā ēka. Tur man ir piekdiena no rīta jākraujās. Tā kā, jā, rītā nebraukt var, neviena firma nestrādā. Vēl vienam brīvdienā parkingā. Parkings 14 eiro maksā. Un atkal ir 10 eiro voucherīts. Varēs rītā paēst pusdienas un piekdienā arī to brokastis sanāks. Tā kā baigi feini. Super salikās. Šitā baigi reti gadās, kad pie paša firmas ir autohops. Un tieši šoreiz, kad bija brīvdiena, tad tā ir. Baigi labi, baigi labi. Un šajā autohopā pat ir uztaisīts tāds mazas viesnīciņas, kontīneru istabiņas tādas, kad nav jāguļ mašīnā. Var iet istabiņā izgulēties, bet es jau to, protams, nedarīšu. Tā kaut kā vakars, 9:30 pēc Latvijas laika, jādomā, ko padarīt. Kaut kas te jāpašeptējās un jāskatās, kāds rītā laiks. Mums rītā jāiet kaut kur pavazāties. Sakrāsoti diski, slieksnīts pie bāks, Iveco mašīnai Mercedes diski, kaut kāds vadiņš aizvilkts pie piekabes, tas ticamāk ir bijis melns, bet ir nokrāsots balts. Tad ir ķūnings paļetnicai, alumīnija trepes, pieskrūvēts dēlis un ar pinzeli nokrāsots. Tad ir Mercedes diski 2, MAN diski, viss sakrāsots, Michelin rieps, baltmalīts. Skaisto. Un Iveco mašīna. Durvīm arī baigā aizsardzība, reku klamburs uz ručkas un vēl piemetināts kaut kāds drošības, kaut kāds tas tur klamburs vēl starp stieņiem. Baigi džeks pacenties ar tuniņu. Labrīt. Piekdienas rīts, pus 8 pēc vietējā laika. Ar kājām te pārnāca pāri pie ielu, aiziešu pirms pajautāt, lai viņi vispār sāk strādāt. Nebūtu tā, ka es jau iesāku darbu un viņi vēl nestrādā. Te pie firmas vārtiem jāsēž jāgaida, kamēr viņi sāk darbu. Ieliekšu noliktavā, parādīšu savu kravu, ko man vajag un pajautāšu, vai es jau varu braukt krauties. Brīt, kā man tur ar tiem laikiem šodien? Man tur kaut kas dega, nedega, es tikko biju reģistrēties, man te viss ir gatavs. Man jau vēl viena točka jāsavāc ir pēc tam. Jā, es paņemu šito, tad brauc tālāk to un tad uz noliktavu. Tā, viss ir noskaidrots, viss ir saprasts. Jā, es varu braukt jau tagad šeit krauties. Nākošā firma man ir netālu, 23 kilometri. Jābrauc vēl tā firma savākt, tad jāiebrauc līdz mūsu noliktavai, kaut kas jāizkrauj ārā, jāatbrīvo vietu nākošām firmām, un tad tās mans palicis savāks kāds no kolēģiem. Tā kā jā, brauksim tūlīt šitens sakrauties, 4 paletes. Un jāsāk darboties. Šodien ir šitās 2 jāsavāc. Tad noliktavu, tad laikam vēl 2 un tad viss, tad var gāzt mājās. Bija no rīta aizgājis brokastīs ar cerību, ka te būs kaut kāda cepta ola vai kaut kāda omleta, bet tādas opcijas viņiem te nav. Vakar bija pusdienās, pusdienas bija bagātīgas, tur kartupelīši ar kebab gaļu, tāda milzīga porcija, knapa apēd, bet brokastīs dabūja ņemt kaut kāds bulciņus, kafiju. Nekāds brokastu piedāvājums viņiem nebija, bet nekas, tāpat jau labi, vismaz kaut kas.
Mēģināsim te tikt ārā no parkinga. Jau vakar it kā pa viņu samaksāja. Viss kārtībā. Man te vairs nav nekur jāiet, jo man jau firmas darbinieks teica, lai es braucu klāt pie 17. rampas. Tā, nu, iekrāvuši tādas te 4 paletes kaut kādiem spainīšiem. Sāk jau baigā ātri, un es vispār esmu novērojis, tad, kad ir šitās te svētku dienas, kaut kāds svētku vai pēcsvētku, tad tie darbi kaut kā raitāk iet. Es domāju, ka viņam arī kaut saīsnātā diena ir, un arī vienkārši mašīnas nav tik daudz. Mēs te iebrauc vienīgais smagais tagad krauties. Nu, laižam tālāk 23 km līdz nākošajai firmai. Tas ir tieši pa ceļam uz mūsu noliktavu. Tā kā 20 minūtes un būšu klāt. Cerams, ka tur tikpat operatīvi sakraus kā šitā. Var šodien laicīgāk jau uz māju pus taisīties. Bet, nu, vēl ir diezgan daudz jāpadara, es teiktu. Laikam būšu ieradies. Tieši šitā firma izskatās, ka varētu būt tā, vismaz navīts rāda. Varbūt, kad māja ir nevis firma. Man ir reku šitā ēga balta. Kā man kaitiņš tāds te firmas, kur nevar normāli to zīmi tādu uzlikt, kur tu ritīgi redz, ka tas ir firmas nosaukums. Jāstaigā te pie viena, pie otra jāprast, kur tad ir īstā vieta. Te kaut kāds mazs uzrakstiņš bija. Tas tikai, ka tur ir kaut kāda kraujamā vieta. Iet pajautāt. Jāstumjās man reku iekšā šitajos te vārtos. Jāpadot te uz priekšu un tad atmuguriski iekšā. Kā ārā. Nezinu. Vajag tāds šaurs, bet nu gan jau kaut kā tiks. Tāds nevisai plats pagalms, bet nu iebraukt var. Pēc tam nevis griezīšu ārā pa grēs, bet braukšu taisi un tad tā kā var apbraukt riņķītam kvartālam. Tas sanāk baigā slaust ārā. Negribas kaut ko aizķert. Es to GoPro vienkārši musarā izsvedīšu. Es nezinu, viņš kaut ko filmē, vienkārši pēkšņi pats pārstāja. Nenofilmēja, kā šito paleti krauju iekšā. Višķī čakars bija. Nu, tādēļ, ka ir piekabas beigas un ar rohulu te ir grūti izstumdīt, ka viņš viņu iekrauja pie malas. Tur paleti priekšā grūti, viņu tur apgriezt, iebraukt paletē un normāli iestumt iekšā. Taisim tur ap plecs pabīdīju uz iekšu, pēc tam pastum rohulu un iebrauc. Nu, vienmēr sakot, pačakarējos tā, lai dabūtu to paleti iekšā, bet GoPro to nenofilmēja. Un tieši tādēļ man ir kaut kādas tādas svarīgas kadras vispār ar GoPro baila filmēt, ja tas vienkārši var neizdoties, tāpēc es cenšos visur kaut kur to telefonu labāk atstutēt. Nezinu, tas GoPro man pēdējā laikā baigi bieži pieviļ. Kad darbinieks tur vēl vien palets sastīpos satīs. Viņš čau uzgaid, bet
piedāvā kafiju, ko iedzert. Tā ir firma. Man vispār patīk tādās te mazās firmiņās labāk rauties nekā tajās lielajās loģistikās, jo te lielākoties vienmēr viss notiek uzreiz. Piebrauc, iekrauj, aizbrauc. Loģistikās tur, nezinu, tāda sajūta, ka tu tev kaut kā obligāti jāsēž, kaut kas jāgaida. Kaut gan brīžiem ir tā, ka tur neviena mašīna priekšā nav. Nu, protams, ne visās, bet, nu, šādi tad gadās. Jā, nu, prieks krauties šitādās firmās. Laipni, runātīgi darbinieki, piedāvāja kafiju, ko vēl beigās pat iedeva kaut kādu dāvaniņu man. Burtnīca ar pildspalvu, nu, it kā sīkums, bet vienalga patīkam. Es, man liekas, pa šitiem gadiem varu uz vienas rokas pirkstiem saskatīt, cik te firmās ir kaut kādi prezentiņi iedoti. Tā kā jā, baigi patīkam šitādās te firmās krauties. Nav jāgaida, pa tevīm tur arī padomā. Forši. Visur tā varētu būt. Līdz noliktavai 34 km uz stundiņu un būs galā. Es ātri gribu parādīt vienu feature ar piekabas paceļamo tiltu, jeb kā šoferi iesaukuši viņu par sliņķi, kā viņš strādā, kad viņš ir gaisā un kad viņš ir nolaists. Cerams, ka man sanāks parādīt, ka tagad es viņas pacēls augšā. Visādas iespējas, kā viņi var pacelt. Man ir poga uz paneli, citiem viņas nav, citiem ir jānāk šeit viņu cilāt ar šito te pogu. Vēl var kaut kā bremžu saspaidot viņu pacilāt, bet tad, kad viņš ir gaisā, viņš baigi tā kā nogriež līkumu. Es mēģināšu tūlīt parādīt uz šito te apmalīt, kā tas izskatās. Tagad viņš ir gaisā. Un kad viņš ir gaisā, jā, tad sanāk paņemt lielāku, tā kā paņemt lielāku līkumu, lai tu neuzbraukt uz apmalēm. Tā, mēģināsim šito līkumu griezt. Vēlreiz vajadzētu būt tā, ka viņš ies virsū apmalē. Nu jā, reku. Vidējais tilts jau grib jau uz apmali iet virsū. Tieši tādā pašā veidā padosim uz atpakaļu. Neņemšu speciāli lielāku līkumu. Vienkārši tieši tāpat arī padošu uz atpakaļu. Un nolaidīšu to sliņu lejā un pastīsimies atšķirību. Reku man ir šitāda podziņa, čanks, nošņāts, tilts nolaižās. Mēģinam tagad to līkumu izņemt. Taisim. Griežamies. Redzēt, cik viņš tagad ir tālu no apmales. Piekabas riteņi neiet virsū apmalē. Aizgāja smuku līdz ar. Kā viņš daudz ko izsaka. Jā, paceļot sliņu gaisā, tur ir ekonomija, degvielas, loģiski arī riepas ekonomija un viss pārējais, bet tādās šaurās vietās braucot, tad, ja tas sliņas ir gaisā šauras ieliņas, tad, ja tu nepaņem kārtīgi to līkumu, un tādā Holandē ļoti bieži ir tik šauras ielas, šaura aplīši, kur tu nemazām nevar paņemt tik lielu līkumu, kur tev vienalga tas ritenis uziet uz apmales. Tāpēc es šitādās šaurās vietās, redzot, ka es braucu iekšā šaurā vietā kaut kur, es jau nolaižu to tiltu lejā, lai var smuki izmanevrēt, lai nebūtu ar riepām pa apmalēm jābrauc. Tā kā es ceru, ka kaut ko varēja saprast, un es ceru, ka kādam jaunam šoferim, kas tūlīt kaut ko šito sāks darīt, tas noderēs. Tur ar to paceļamo tiltu tur vēl visādas features ir. Viņš vispār tur paceļās augšā kaut kur 15-16 tonām. Var uzlikt tā, lai viņš automātiski paceļās. Man tas nav izdarīts. Man ir uzlikts manuāls, tad, kad man viņu vajag, tad es viņu paceļu, kad man vajag, tad es nolaižu. Var uzlikt gan manuāli, gan automātisko. Vienkārši citiem ir tā, ka kam ir uzlikts automātiski, to var arī tur pie piekabas galā izdarīt, vienkārši pagriežot to ko es rādīju, to pogu.
Viss tu sāc braukt, vai tu citam ir, kad tu pielaidi mašīnu, viņš paceļās jau augšā, ja ir zem tām 15-16 tonām. Es precīzi to svāru nezinu, arī, ka viņš pie 17 tonām paceļās augšā, bet, vidēji tas 15-16. Ir citiem, kam viņš vienkārši piešļot mašīnu, jo pats paceļās augšā, citiem, kad uzsākot braukt, paceļās. Man ir ieregulēts tā, ka viņš pats nepaceļās augšā. Tad, kad es izbraucu uz bānu ārā vai uz platāku ceļu, es viņu ar pogu te no salona paceļu. Un tad, kad man vajag, tad es viņu arī ar pogu nolaišu. Uz 90 viņu nolaist nevar, tur ir jābrauc, es precīzi to ātrumu nezinu uz cik, bet, es nezinu, kaut kā 10-20 km/h. Tad viņu nolaižu nost tā pa bānu, braucot uz 90, tu piespied, viņš nenolaidīsies nost. Bet, labi, tas tā, galvenais bija parādīt, kā viņš griežās un kāda ir atšķirība, kad viņš ir gaisā un kad viņš ir pie zemes. Piekaba bija gandrīz pilna, tagad viņa gandrīz tukša. Atstājām 2 metrus iekšā, jo nākošajā vietā ir jākrauj 1,2 metri, un aiznākošajā vietā ir jākrauj 10,4. Tā kā kopā 11,6 metri plus 2 metri, kas man ir iekšā, kopā ir 13,6, un tas ir pilnībā piekrauta piekaba. Un tad varēs gāzt mājās. Super! Kaut kā baigi labi šonadēļ strādājās. 75 km līdz iekraušanai. Tajā firmā arī būtu vairākas reizes. Tā pavisam vienkārši tā iekraušana piebrauc, pierģistrējās, apsargs ietot pagerīt. Kā sāk pageris pīkstēt, tā jābrauc pie rampas. Būs ieradies 1 stundu un 3 minūtes vajadzēja, kamēr atbrauc. Čups, parkosies tūlīt un ies tur uz office pieteikties. Iedevu reku šitā te pagerīt, te šis sāk zvanīt, tā jābrauc iekšā reku pa tiem vārtiem. Tas gan bija ātri. 7. rampa. Citais te pastāvēja. 14 minūtes tikai. Viss braucam iekšā. Tam pagerim magnētiši jāpieliek. Jānopīkstina un tad atveras šlagbauns vaļā. Uzreiz jau arī sāk kraut. Vajag labi, 3 palets iekraus. Ārvāt, cik tie diski netīri. Braucot uz izkraušanu, to vienu meža ceļu bija, tur kaut remonta darbi, un traktors bija dūblis iznesis uz ceļu ārā. 10 metru gabaliņš tas bija. To pietiek, lai vienkārši ritīgi sasmērēt disks. Pēc ārā ritīgi štādi, ka tā mašīna netīra. Tad diski izstās ritīgi traki. Es vispār no aļīgi biju pasūtījis to rokas kārčerīt, tā kā aķena baterija, iemešu ļūteni kannā un var noskalot, nomazgāt, bet es tik ļoti to aļīgi gaidīju, bet beigās man vienkārši nauda atgriez un es sapratu to, ka preces nebūs. Kaut kā būs jāpasūta. Ceļās rampūkši. Gatavs. Varam snausties, pastīties, bet te iekrāvā 3 palets ar kosmētīku. 3 tādas te paletītes, ko iekrāvu. Zemes izskatās. Šitās nākošā vietā muški jāmēģina sarunāt, lai pakrauj ārā un krauj iekšā tās, jo tās, es saprotu, tur būs 2 stāvos un augstas, un būtu labi, ja viņas samainīt vietām, bet, to jau skatīsies.
Labi, aizskatu pēc papīriem un jāgājuši tālāk. Nākošā adrese 89 km. Tur būs jābrauc vairāk nekā stundu, jo praktiski viss tas ceļš ir jābrauc pa Bundesceļu. Tur tik ātri neies. Bet, nu, kā ir, tā ir. Visā tāpat ir labi. Saka, šonadēļ ritī labi kraujās, darbi iet. Nekur nekavējās, piebrauc, sakrauj un aizbrauc. Par brīnumu Vācijai. Beidzot dabūju papīrus, es nekad 20 minūtes stāvēju pie tā lodziņu, vienkārši skatījos uz to darbinieku un tas tiks laik pa telefonu ļērkst. Jau gribējās jau viņam prasīt. Tā kā nevar bišķis pasteigties, es tomēr gaidu. Tad viņš tur beigās beidz runāt, tad jau iedeva. Un šitas ir ļoti bieži, un šitā te Vācijā ir, bet tu vienkārši cilvēks redz, ka tu stāv pie tā lodziņu, viņš tikai pēc mazliet speciāli liekas, ka, bija pagaidi, viņš to tāpat nav steigties. Viss kārtībā, viss ir sakrauts, laucam tālāk. Man tad tas ceļš uz to pēdējo iekraušanu tāds interesants ir. Blandos, tāpēc, kad pa tiem ceļiem, kur navigācija ved mašīnas, tur ir kaut kāda remontdarba, tie ceļi ir cieti. Tā es tāpēc Googles kaut kā laižu. It kā visam vajadzēja būt kārtībā. Es tur vienā pilsētā mazliet atšakarējos, nepamanīju, vai tur varēja pa labi griezt vai ne, jo mašīnas navigācija man tur nepiedāvāja pa labi braukt, bet Google tā kā rāda, laikam, tur jauns ceļš uztaisīts un kaut kā skatījos tajā navigācijā un pašautam krustam garām, bet kāds līkums te nesanāk, te vienkārši jāpabrauc kreiso pusīt bišķīt un tad atpakaļ ārā. Mēģinās izbraukt 16 km līdz galam palikušies, man tikai pēc tam vēl tur būs jādomā, kā braukt uz māju pusi, jo tieši man ir firma un tā pilsēta tieši aiz manas firmas, tur arī kaut kāds remonts ir un tur ceļš tā kā rādās, ka ir cieti, tad man tur būs jāizdomā, kā no tās pilsētas pareizi izbraukt ārā, lai tiktu uz Bāņa un braukt mājās. Interesants tas ceļš, diezgan interesants, te gar mājām bišķi pabrauc. Zīme tur kaut kāda bija, bet tā kā piegādes transportam atļauja bija, bet nu labi. Es gluži šajā rajonā neskaitos kā piegādes transports, bet nu ja tāda zīme ir, tas nozīmē, ka smagais izbraukt tur var. Mazliet noriskēja, bet viss ir kārtībā. Es esmu ārā uz tādu ceļu, uz kuras tā kā pirmīt te tēmēju, palaižot garām to krustojumu, ko es pirmīt teicu. Bet nu viss kārtībā ir ārā un palikuši 10 km vēl. Es domāju, radars, bet viens nolicis plīt. Netīšām izslēdz kameru. Es domāju, ka tas ir radars, bet viens bija nomets cepešplīti uz izmešanu laikam. Būšu ieradies, vienīgā problēma, ka te visi ir refi. Viens te stāv. Man šitā vienreiz kaut kādu laiku atpakaļ bija, ka es piebraucu pie firmas. Pilnībā visi refi, bet nu kā, man firma ir atsūtīt, labi ir, es jau reģistrēties. Ofisā Džeks, viņš man prasa tālējā, tavu mašīnu, viņš rāda uz manējo, es saku, jā. Viņš saka, tu var droši braukt projām, mums nav pilnīgi neviena krauta tāda, ko varētu iekraut tentā. Jā, tur beigās kaut kāda kļūda bija komunikācijā, tā teikt, un izrādās man vajadzēja citu noliktavu, bet jā, tāds stāsts bija, piebraucot pie firmas visi refi, tents nekrauj, dabūju toreiz braukt uz citu noliktavu. Apstaigājis visu to teritoriju, izmeklējis tās īstās dūras, kuras man vajag, vēl viens ir palikušas. Ceru, ka tās būs īstās. Ko būs laikam. Cerams. Jā, nu, izskraidīja visu teritoriju te, izraustīja visas durvis. Protams, trāpīja pie pēdējām, kas bija palikuši. Visi kārtībā, mana krāva ir, čo man viņa arī parādīja. Jābrauc pie rampas, krauties. Lēnām, skumīgais klāt. Mēģināšu to Džeku vēl sarunāt. Lai man tās 3 paletes izkrauja ārā. Un tad krauju to savējo krauju iekšā. Ja tā arī ir, ka te ir kaut kādas kūciņas, keksiņi, nezinu, kas jākrauj, un viņas tur ir 2-3 stāvos tās paletes. Tā kā vajadzētu samainīt vietām, un tur negaužos pāri. Tad viņš teica, lai piebrauc pie rāmas un tur pastīsimies un izdomāsim. Tādā labā tempiņā viņam viss notiek, tāpēc, ka viņš uzreiz ņem pa 2 paletēm, un tur iekšā viņam ir garā rohola. Viņš ir tādā krāva izskatās pils, kur cepumiem, rapiem, keksiņiem.
Kas tik te nav? Visādi gardumi. Te strādājot droši vien var kārtīgi noēsties. Tas tik te nav čipši, kaut kādi keksiņi, riekstiņi, visādi gardumi. Tik skaisti. Līdz lūpai pilns. Tik ideāli sanāca. Mēģinu tik durus aizstāties, kur šitā te paliec uz pašmaliņu stāvu. Bet nu super. Tā kā saplānoju, tā arī viss sanāca. Loģistikas sapnis. Jāmēģina tad tagad kaut kā tikt ārā no šitās pilsētas, apbraucot to ceļu, kurš ir ciet. Ar to arī Vācijas dienvidi ir interesanti, ka ļoti bieži sanāk pa šitādām te šaurām pilsētiņām, šauriem celiņiem pabraukt. Un arī ļoti bieži viņi ir ciet. Tad nākās kaut ko izgudrot, kā pareizi aizbraukt. Te es arī varu atbildēt par navigācijām. Es personīgi braucu ar Igo navigāciju. Viņa jau man ir jau visus tos 5 gadus, kopš es braucu, es viņu tur atjauninājis. Esmu pie viņas ļoti pieredzis, man viņa liekas ļoti ērti, bet jā, viņai neatjaunojās tie ceļi paši. Kolēģi brauc ar TomTomu, pieslēdz internetu, uztais updates un viņš paņem jaunos ceļus. Tā kā iespējams, ka ar to TomTomu ir varbūt mazliet vienkāršāk, tev tur nav paralēli jāstāsta kaut kādā Google mapē vai kaut kur citur, kā aizbraukt līdz tai firmai, jo viņš jau caur internetu tā kā paņem un zina, ka tur tas ceļš ir ciet un gan jau viņš pieved pareizi. Bet es tik ļoti esmu pieredzis pie tā Igo, ka man to TomTomu pat īsti vēl tā kā negribās pat mēģināt, nezinu. Tad, kad galīgi man te vairs neko nerādīs, tad varbūt par to padomāt, bet es domāju, ja es tagad iedot kādam atjaunināt šito Igo programmu, tad arī viss būtu kārtībā. Nezinu īsti, kā ir ar Igo, vai Igo arī iespējams tiešais te pieslēgt ir, bet jā, es braucu ar Igo, citi brauc ar TomTomu. Kurš ir labāks? Nezinu pateikt, neesmu ar citu navigāciju braucis, bet tur jau katram savs. Tā kaut kā 8 vietas savācu, varam gāzt mājās. Lejuši piegādes nav, viss pat taisno uz Rīgu. Jāmēģina šodien tikt līdz Polijai. Vēl pa laikiem it kā rāda, kā sajiet, ja priekšā nebūs sastrēgumi. Tā kā maucam. Veiksmīgi tik līdz Polijai, iebrauc parkingā, tajā, kurā es negribēju. Manējais izrādās ir remontā, uz ko es biju notēmējis. Tas bija ciet, dabūju braukt citā, kas tepat blakus ir, bet šitais tik stulbs parkings, tik šauras skuiņas, te tik tuvu viens otram stāv. Es pat nezinu, es jau tā jau maksimāli tuvu tam piebrauc, man pat ir bail no rīta, ka viņš brauks ārā, lai viņš man te kaut ko neaizķer, bet es nezinu, vai man te kāds vēl var blakus iebraukt. Te jau čāļi arī nevar saparkoties, te pa diviem kaut kā mēģina viens pabrauc tālāk, lai otrs var iebraukt, un galīgi stulbs parkings. Mans parkings tur mazliet tālāk ir, jā, bet tas tur viss izārdīts ir, tur nevarēja iebraukt, un man atkal pēdējās minūtes nevarēja nekur citur braukt, meklēt, bija jāstājās te, jo es apstājos un atkal precīzi uzvedis 10:00. Bet reku te čāļi, kas negrib pa parkingu maksāt, tie stājās ceļmalā, un reku tikko vienam nesagāja. Viņš gribēja ceļmalā apstāties. Tā ceļmalā ir dubļaina. Un čalis ir, man liekas, ka noslidējis ritīgi lejā. Viņam tā mašīna tik šķīvi stāv, man liekas, ka katra nākošā kustība var būt liktenīgā un viņš var apgāsties. Pats šofers, kur tur stāv maliņā, es nezinu, vai gaida kādu palīdzību vai ko.
Bet, nu, traka situācija. Es pat nezinu, ko šādā situācijā varētu darīt. Braukt uz priekšu uz apakaļ. Bīstam. Es pat pieļauju domu, ka viņam tur vienkārši buksē, ka viņš pat vairs nevar izkustēties. Šofers tas staigā pa ceļu un kaut ko gaida. Traki. No šitā attāluma, no šitā leņķa neizstās tik traki, bet tā mašīna ir ritīgi slīpa. Un es tur negribu iet klāt, tur tūmā kaut ko filmēt. Zinu, kā tur nav nekāda patīkamā lieta. Es vienkārši rādu tāpēc, nu, kā citiem gadās. Šitais ir traki, tādēļ uzmanīgi ceļmalās stāvēt, kur ir mīksts malas, ļoti uzmanīgi. Jo es domāju, ka viņš tur kā iebraucis, tā viņam vienkārši ir zeme pa mīkstu, un tā viņš ir pat paslidējis uz iekšu, un tādēļ viņš ir tik ļoti sagāzies. Jā, nu tā kaut kā. Rītā braukšu līdz Lietuvai, pa 10 stundām vajadzētu tikt līdz Lietuvai. Lietuvā atkal 9 stundu pauzīti, un tad jau līdz mājām, un reizes būs beidzies. Nu, šis te man sanāca tāds kārtīgs darba video, viss tikai par un ap darbu. Ceru, ka kaut kas noderēja, ko es arī parādīju. Sākumā loģistika teica, ka nebūs daudz iekraušanas, bet beigās sakrāvām 8, kas ir ļoti labi. Plus vēl nav kaujiņas piegādes. Kraušanas ziņā arī vispār bez nekādām aizķeršanām piebraucis sakrājies un aizbraucis. Es nepat neatceros, kad pēdējo reizi tik labi Vācijā krāvās, tā kā milzīgs paldies loģistikai par darbu. Vakar ar to parkingu es izdarīju to pavisam vienkārši, nebija problēmas izbraukt, jo beigās es vienkārši pabraucu vēl iekšā blakus skuiņā, lai man neviens nevar blakus nostāties. Līdz ar to arī varēja mierīgi no rīta izbraukt. Kaimiņš, kas man stāja pa kreisi, vispār nekur nebrauc. Viņš taisīja lielo pauzīti. Un, jā, viss veiksmīgi. Esmu atbraucis līdz Lietuvai. Ceļš caur Poliju, ripoja ļoti labi. Palika laiks pāri. Uztaisīju šeit 9 stundu pauzīti. Un rītā no rīta jau būšu Rīgā, kur izkraušos. Savākšu mašīnu, izvākšu mantas obligāti. Arī viss augstējuši skapīšu, jo man beidzot ir pienākusi apkope. Jādzen mašīnu uz Skāniju. Visam izies cauri. Un jā, maņinieks nākošu nedēļu brauks reisā manu mašīnu. Tā kā beidzot varēšu atpūsties, 4 nedēļas būs nostrādāts. Iepriekšējā sērijā solīja, ka būs konkursiņš, jo 50. epizode kā nekā apaļā. Uzvarētājs varēs izvēlēties, ko viņš pats grib, vai keponu, vai hūdiju, vai maiku. Man tur dažādi variantiņi ir uztaisīti. Tā kā, jā, kad noskaidrosim uzvarētāju, sazināšos un ļaušu viņam izvēlēties krāsu, izmēru, veidu, vai kepons, vai džempers, vienalga, kā kāds no jums pats vēlēsies. Tā kā, lai pieteiktos konkursā, tur nebūs nekāda sarežģītie noteikumi, nebūs tur 111 profiliem jāpieseko, vai nezinu, kaut kas vēl jāiet stadionā apels apskriet. Vienkārši ierakst komentārā gribu merču, un nākošā epizodē pazinošu uzvarētāju, un tad jau arī privāti sazināsimies un sarunāsim, ko vēlās uzvarētājs. Tā kā paldies, ka skaties, ceru, ka bija interesanti, un gaidām nākošo epizodi. Čau visiem!